Ka nevienā gadījumā nekad nav viegli pieņemt lēmumu, neizvērtējot dažādus aspektus. Un, protams, īpaši, ja mēs runājam par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem un tā skaitā atjaunošanas, jeb renovācijas jautājumiem. Visi šie jautājumi ir saistīti gan ar to, ka vienā dzīvojamā mājā ir daudz un dažādi īpašnieku. Šie īpašnieki atšķiras gan ar savām vēlmēm, ar savām gaidām, ar vajadzībām un, protams, arī ar maksātspēju šo finansiālo nodrošinājumu, un līdz ar to lēmumu pieņemšanas brīdī viens vaicās, kādas ir izmaksas, cik ātrā laikā tas atmaksāsies, cits vaicās, kāds būs tehniskais labums mājoklim kopumā, citu varbūt vairāk interesē, kā viņam dzīvoklī kaut kas mainīsies, piemēram, siltumapgāde vai aprēķins tieši par siltumapgādi. Un tādēļ, pieņemot šo te lēmumu, mums ir jāspēj sabalansēt un atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Kādēļ tas ir jādara, cik tas maksās, kas būtu iespējamie risinājumi kādi un, protams, kas to darīs. Un noteikti īpašniekus vienmēr interesē, vai ir iespējams piesaistīt vēl kādu blakus finansējumu, kas ļautu samazināt šos izdevumus.